Kā nepazaudēt tūkstošus, šķirot laulību. Māju nopirkām laulības laikā, pārdodot sievai iepriekš piederošo māju. Tagad vēlamies šķirt laulību. Vai man pienākas daļa no šīs mājas īpašumā? Nē. Sieva pirms laulības bija nopirkusi dzīvokli, kurā laulības laikā dzīvojām. Es maksāju visus komunālos maksājumus par dzīvokli un veicu šajā dzīvoklī remontu, pirku būvmateriālus. Vai man pienākas daļa no šī dzīvokļa īpašumā? Nē. Sieva mantojumā saņēma zemi, uz kuras laulības laikā uzbūvējām māju. Vai man pienākas daļa mājas, šķirot laulību? Nē. Ja jums interesē atbildes uz šiem vai garākiem jautājumiem, tad sazinieties. Birojas konsultē arī attālināti, tādēļ nav nozīmes, kurā Latvijas vietā atrodaties. Uzzināsiet, kas jums šādās situācijās pienākas un kā laicīgi sevi pasargāt no šādiem gadījumiem.